Sveika! Šajā video es tev pastāstīšu par handpanu, par šo te instrumentu, kā es viņu spēlēju un ko viņš dod. Tātad, pirmkārt, šis te tieši mans konkrētais handpans instruments ir atbraucis no Amerikas, netālu no Las Vegasas, kur viņus taisa attiecīgais meistars. Un viņš ir ar rokām veidots, ar rokām kalts, un viņš ir uztaisīts no nerūsējošā tērauda. Kāpēc tik tālu ceļu, kāpēc man tik tālu bija jāmeklē šis te instruments? Tāpēc, ka viņi parasti piemeklē pēc dvēseles, pēc sajūtām, pēc skaņas. Un jāsaka, ka man dvēseli viņi atrada šo te instrumentu. Un tik daudz jau viņa pasaulē nemaz nav, tik daudz viņas netaisa. Tātad handpanam kā tādam ir apmēram 25 gadi, un tātad tas ir salīdzinoši jauns instruments, un viņš nes jaunās pasaules enerģiju, jaunās pasaules kodus, un šim te instrumentam ir ļoti augsta vibrācija, un tajā pašā laikā ir arī zemes vibrācija. Un tas, kas ir interesanti, es to īstenībā šodien saprotu, ka viņš ir taisīts no nerūsējošā tērauda. Un es tev pateikšu ļoti interesantu lietu, ka viņš palīdz sazemēties, jo nerūsējošais tērauds kā materiāls palīdz mūsu enerģijām savienoties ar zemes enerģijām un zemes spēku, tajā pašā laikā arī ar dievišķajām enerģijām. Kā es viņu spēlēju šo te instrumentu? Es viņu spēlēju, es nevarētu teikt pēc sajūtām vai intuitīvi, bet es viņu spēlēju ar visu savu dzīves pieredzi, ar visu to ceļu, ko es savā dzīvē esmu gājusi, sadziedējusies, pieredzējusi ar grūtībām, ar traģiskiem, ar patīkamiem, ar foršiem un neforšiem notikumiem, ar manu iekšējo izaugsmi un ar visu to, ko es esmu iemācīsies savā dzīvē, gan par enerģētiku, gan par elpošanu, gan par to, kā cilvēks sadziedējās. Kāpēc es to saku? Lai tu saprastu, kādēļ šī skaņa, kādēļ tas ir tik īpaši. Ja? Šī te procesa laikā caur mani un instrumentu plūst dievišķā enerģija. Katra nots atbilst kādai čakrai, ja? Katra skaņa, katra rokas kustība, katram tam visam ir nozīme, ja? Kā es to spēlēju un katrai šeit ir kustībai. Vēl kādēļ ir svarīgi tas, ko es pateicu par to, ka es spēlēju ar visu savu dzīves pieredzi, visu to, ko es esmu iemācījusies, ne tikai par šo te instrumentu, tādēļ, ka esot šajā te enerģijā un šajā te plūsmā, tu vari sadziedēties. Un sadziedējies tu pati, nevis es tevi dziedēju. Un tad manai pieredzei, manai transformācijai tavā dzīvē ir vērtība un vajadzība, ja jau tu pie manis esi nonākusi. Un tādēļ ir tāds meditatīvas dīvains stāvoklis, ir tāds, citreiz citas saka, ka ir tāds tā kā transes stāvoklis, ir tāds stāvoklis, kā, kad raudāt gribās, pēc tam notiek kāda procesa, kaut kas sāsinās, kaut kas uzlabojās. Jo notiek mūsu mijiedarbība, un šajā te mijiedarbībā tu dziedājies. Kas, ja runājam par skaņu, skaņai ir vibrācija, un pat cik tā ir enerģijas vibrācija, tas nekas, ka tu neesi tiešā tuvumā, ka tu sajūti šo vibrāciju. Es, piemēram, uzsit un es jūtu, ka man izvibrē, ja? Bet tā ir enerģija, un viņai nav telpas, un viņai nav laika, ja? Tad tu uztver šo te vibrāciju pat neesot šeit un tagad manā tuvumā. Un katru reizi es ļauju dievišķajai enerģijai, dievišķajai spēkam vadīt mans rokas un vadīt šo procesu. Ja? Kāpēc arī es nespēlēju konkrētas melodijas? Protams, ar šo te instrumentu var iemācīties spēlēt melodijas, un tas ir ļoti skaisti un ļoti forši, bet es nejūtu, ka tas ir gluži mans ceļš. Uz šo brīdi ar šo instrumentu. Es nezinu, kas būs tālāk, bet tas ir tas, kā man notiek. Protams, es mācījos viņu spēlēt, kā viņam labāk pieskarties kurām vietām, bet ļoti interesanti, ka
ka līdz ko es pat pirms viņu saņēmu rokās, tad, kad es vispār pirmo reizi savā dzīvē ieraudzīju handpanu, man bija sajūta, ka es zinu, kā viņu spēlēt, ja pilnīgi mans rokas to jūta, zināja un redzēja, ja. Sadziedēšanās ir dziļāka, kad tu ļaujies skaņai, kad tu ļaujies procesam, kad tu nedomā, kas tev ir vajadzīgs, kā tas viss tur notiek, bet tu tam vienkārši ļaujies un paņem atbildību pati savās rokās par savu sadziedēšanos un savu dzīvi. Tas ir ārkārtīgi svarīgs moments mums visiem saprast, ka mēs esam atbildīgi paši par sevi, un tas, ko es daru, un tas, kā šeit tas process plūst, tas nav tā kā, kad atnāk pie ārsta, viņš nosaka diagnozi un tad iedod zāles, un tad tās zāles palīdz, nepalīdz, bet var sakot, process notiek caur šīm zālēm. Tad šeit notiek process caur tevi pašu, un katrs cilvēks ir atbildīgs pats par savu dzīvi, ja, un pats par savu izaugsmu, pats par savu procesu. Un tā ir tāda ļoti interesanta lieta, ko nevienmēr ir tik viegli saprast un izjust, ko nozīmē uzņemties atbildību. Bieži vien tas jūg ar vainas sajūtu jau, un bieži vien mēs nesaprotam, kā tad mēs esam atbildīgi pie kādiem konkrētiem notikumiem, ir tīpaši bērnībā, jā, kad mēs bijām mazi bērni un mēs nevarējām tā par sevi parūpēties, jā, bet mēs vienmēr varam izvēlēties, ko mēs domājam, mēs varam izvēlēties, kā mēs ar savām domām ietekmējam to, kā mēs jūtamies, un mēs varam izvēlēties, kādā realitātē mēs dzīvojam. Un tas notiek caur šo te atbildības uzņemšanos. Tas ir viens no lielākajiem un spēcīgākajiem stūrakmeņiem. Iespējams, tu to esi dzirdējis mācoties vai dzirdot kaut ko par manifestācijām un pievilkšanās likumu, ja? Tad notiek šī te sadziedēšanās esot šajā te enerģijā. Noteikti es varu piemetināt to, ka tajā brīdī, kad es sāku viņu izmantot kā instrumentu sesijās un meditācijās, cilvēkiem process sāka plūst daudz vieglāk, sadziedēšanās un dzīves sakārtošana notika daudz ātrāk, daudz produktīvāk, efektīgāk, foršāk un kaipīgāk. Tā bija tāda, burtiski pirmo reizi, tad, kad es sapratu, ka viņš ir jāsāk izmantot meditācijās un arī individuālajās sesijās, burtiski pēc pirmās reizes bija cilvēkam pilnīgi radikāli citādāks uzlabojums, citādākas sajūtas vispār darbojoties un ļoti ātrs rezultāts. Un patiešām tā, kad mēs ar vienu klientu pat vienā sesijā atrisinājām tādas lietas, ko normāli mēs darītu mēnešiem. Ja, tas nenozīmē, ka uzreiz tā notiks un notiks visiem, bet tas bija tāds pārsteigums. Un tad man likās, ka tas ir tā vienu reizi, ja, tad es domāju, varbūt divas, vēl kāds brīnums. Un tad, kad es saprotu, ka šie procesi cilvēkiem notiek ātrāk un ir vieglāk un ir kaifīgāk regulāri, tad jā, tā bija tāda, jā, viņš ir mans liels un milzīgs palīgs visā manā praksē un darbā, ja. Bet, jā, es saku, ka tur vienā reizē notiek tas brīnums, tas vienam cilvēkam notiek, otram nenotiek, tur ir ārkārtīgi daudz faktori iesaistīti tajā, ja. Bet caur šo te instrumentu notiek daudz vieglāk un kaifīgāk. Un mums tas noteikti ir jāpalūdz, lai mums ir viegls un ātrs un patīkams un foršs ceļš. Jo cilvēki ļoti bieži ar savu prātu ir tendēti pa daudz klīst pa tiem grāviem un pa daudz sev paši. Mēs esam sagādājuši grūtības tur, kur viņas nemaz nav bijušas vajadzīgas. Tā kā lūdzam vieglu ceļu, sadziedējamies un nāc pie manis, turpini klausies, meditē un ļaujies šita brīnišķīgā instrumentu un enerģijas lieliskajam sadziedēšanās spēkam un piedāvām. Tas ir skaisti, tā skaņa ir tik skaista, superīga, forša un fantastiska.